Levander Rotehārt. Diezgan pagaru nosaukumu zirgam proti. Beļģi jāiemās Šķirnes ķēve no Verdī. Nu, 8 gadu veca. Arī nav diez cik liela sacensību pieredze. Tādam ļoti lielam viražam. Nostātē Urmas Rāks. Tāds ļoti liels virāžs tiešām. Šeit, es domāju, varētu būt problēmas ar laika normu, bet nu labi. Katrs var izolēties savu taktiku. Jā, bet arī šī taktika varbūt ir vienkārši zirgu pieradināt pie šiem augstiem maršrutiem. Un no zirgam arī kādreiz šī pieredze ir jāiegūst, un tāpēc arī ātrāk jājot un mēģinot iekļauties laika normā var arī gāzt šķēršļus. Patreiz mēs redzam arī bez soda punktiem. Un ļoti spēcīgs leciens zirgam. It kā zirgs nav liels, neredzam viņam tādu spēku, bet ļoti labi pakaļkāja darbība. Nu, skatāmies tagad ūdens grāvis. Pārliecinoši, ļoti pārliecinoši. Nu, tagad divkāršo sistēmu. Zirgs ir spēcīgs tiešām, jāsaka. Nu, un pēdējais šķērslis. Un arī ļoti lūkans. Šeit arī likās, ka varbūt drusku pa tuvu iznāks, bet 4 soda punkti. Nu, laika normā knapi iekļāvās, bet, nu, žēl varbūt. Tiešām būtu uz pārliekšanu nebūtu šis te pēdējais šķērslis. Redzam, ir atsevišķi šķērsli, kas tomēr sagādā problēmas. Bet rezultāts kopumā Urmasam Rāgam ir labs. Viņam Karls 4 soda punkti, arī ar šo zirgu 4 soda punkti. Stabils jātieks. Jā, stabils zirgi. Nu tā, vēl 4 dalībnieki mums šeit pamat maršrutā. Nebūs neviens no mūsu sportistiem.